I will speak about believers and demons. Es runāšu par ticīgajiem un par dēmoniem. Believers and demons. Luke, I would start from Luke. Luke, Tātad Lūkas evaņģēlijs, the book of Luke, chapter 4 4. nodaļa, and 40 to 41. 40. 41. pants. When the sun was setting, all those who had any that were sick with various diseases brought them to him. And he laid his hands on every one of them and healed them. Saulē norietot, visi, kam bija kāda neveseli, ar visdažādākām kaitēm, bija tos atveduši pie viņa, bet viņš ikvienam no tiem uzlika rokas un tos dziedināja. What did he do? Ko viņš He darīja? laid hands on Viņš them. uzlika rokas So viņiem. follow the process. He laid Seko hands, procesam. lay Vispirms hands. uzlika rokas. Now look at the result of laying of hands. Un tagad skaties, kāds rezultāts, kad viņš uzlika rokas. 41. 41. Please read with me. Lasi ar mani. And demons also came out of men. Arī ļaunie gari daudzus atstāja. So he laid hands on them, Jēzus uzlika uz viņiem but rokas, demons came out of them, un ļaunie gari izgāja un atstāja cilvēku. crying out and saying, so Jesus rebuked the demon. Tad Jēzus norāja ļaunos garus. So I will just speak on three things and that's it. Es runāšu par 3 lietām, un tas viss. The first thing I want to say is this, Pirmā lieta, ko es gribu teikt, and that's answering the question, can a believer be possessed by demons? un tas būs kā atbild uz jautājumu, vai ticīgais var būt dēmona apsēsts, And why the confusion about deliverance? un kāpēc ir šāds apjukums saistībā ar atbrīvošanu. So and we will tie this to scriptures. Un mēs sasiesim šo domu ar rakstiem. The number one thing is this. Numur 1 ir šī If you are lieta. writing down, Tu vari pierakstīt. demons cannot reside in the believer's spirit. Dēmoni nevar mājot vai atrasties ticīga cilvēka garā. Demons cannot reside. Listen to this carefully and put it down. Demons cannot reside in the believer's spirit. Ļaunie gari nevar mājot un atrasties ticīga cilvēka garā. 2 Corinthians 5:17. 2. korintiešiem If 5:17. anyone is in Christ, Tādēļ, ja kas ir Kristū, is a new creation. tas ir jauns All radījums, things are passed away kas bijis and pagājis. all things have become new. Un redzi, viss ir taps jauns. And 1 Corinthians 6:19. 1 Corinthians 1. korintiešiem 6:19. 6:19. Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you? Jo vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir svētā gara mājoklis, kas ir jūsos? Is where? Kur ir svētais gars? In you. Tevī. In the spirit man. Viņš ir tavā gara So cilvēkā. if it's in your spirit, Tad, ja svētais gars it atrodas cannot tavā garā, share a place with Satan. svētais gars tavā garā nedalīs vietu ar Sātanu. So in the spirit man. Tavā gara cilvēkā, And look at the last one. un skaties uz Whom you nākamo, have God and you are not your own. ka jūs nepiedarat, ko jūs esat saņēmuši no Dieva, un ka jūs nepiedarat sev You pašiem. are not your own. Tu nepiedari pats sev. So you are owned by the Holy Ghost. Tad tu esi svētā gara Your īpašums, spirit man is owned by the Holy Ghost. un tavs gara cilvēks ir satvērts no svētā gara, viņš ir svētā gara īpašumā. And 1 John 4:4, 1. Jāņa 4:4. you are of God, little children, and have overcome them, because he who is in you is greater than he who is in the world. Jūs, bērniņi, esat no Dieva un esat viņus uzvarējuši, jo lielāks ir tas, kas jūsos, nekā tas, kas ir pasaulē. So there is a personality in you. Tad tevī dzīvo Dieva personība. So that is in your spirit. Tas atrodas tavā garā. So demons do not reside in the spirit of a believer. Tad dēmoni nedzīvo un nemājo ticīgi cilvēka garā. But there is another question. Bet tad ir nākamais jautājums. Is everybody inside the church a believer? Vai katrs, kas nāk uz draudzi, ir patiesi ticīgs? Are you truly a Christian? Vai tu patiesi esi kristietis? Christian means Christ-like. Kristietis nozīmē Kristum That is līdzīgais. why he say that many would say we cast out demons in your name, but they will say I don't know you. Un tāpēc Jēzus saka, daudzi teiks, bet mēs tavā vārdā izzinām ļaunus garus. Un Jēzus teiks, bet es jūs nepazīstu. I will not go into the complexity of that. Un es neiešu šajā sarežģītajā tēmā dziļāk. The second point out of the three
Nākamais punkts, otrais punkts. is not all, is that demons can oppress the believer's mind Dēmoni var nospiest un apsēst ticīga cilvēka prātu, if allowed. ja viņiem to ļauj. Demons can oppress the believer's mind Dēmoni var apspiest ticīgā if prātu, allowed. ja viņiem tiek dot atļauja. So, if somebody is under demonic oppression, Tātad, ja kāds ticīgais ir zem šīs dēmoniskās and like nospiestības, Raul have said, un kā Rahuls teica, that person is seeking deliverance, un šis cilvēks meklē atbrīvošanu, and you generalize everything, un ja tu visu pārāk vispārini, and you only go with point number 1, un tu tikai paliec pie punkta numur 1, but the person is suffering from point number 2, bet šis cilvēks cieš no punkta numur 2, the oppression of the mind. tātad prāta apsēstība. That is why the Bible says, Tāpēc Bībele saka, be transformed by pārvērtieties, the renewal of your mind. atjaunodamies savā prātā, After the salvation in the spirit, pēc tam, kad esam saņēmuši glābšanu, pestīšanu the garā, soul is not saved, it is being saved. dvēsele automātiski vēl netiek glābta, dvēsele atrodas glābšanas, svētāpšanas The procesā. mind, that is still why you still feel depressed. Un tas ir tāpēc, kāpēc tu vēl jūties reiz nospiests. That is still why you still feel what? Fear. Un dažreiz tu tāpēc jūti bailes. And the Bible says, Un Bībele we are saka, not given the spirit of fear. Bībele saka, You see? Dievs mums nav devis bailības So that garu. means if you are afraid, Tad, ja tu baidies, it is already a sign a demonic force is working in your mind. tā ir zīme, ka kāds demonisks spēks jau darbojas tavā prātā. Ja ir baiļu gars, So God does not give the spirit of fear, Dievs mums nav devis baiļu garu, but when we get afraid. bet mēs dažreiz esam ar bailēm. So what did God give to us? Un ko Dievs mums ir He now devis? gave us 3 keys. Viņš mums ir devis 3 atslēgas. We have the scripture, yeah? There's a scripture, the spirit of fear, mind, and give us the spirit of love. He gave us the spirit of love, Viņš mums ir devis mīlestības garu, power, spēka and garu sound mind. un skaidra prāta garu. I will not talk about the 3, Un es nerunāšu par šiem but 3. you heard power. Bet tev ir spēks. What is the spirit of power doing there? Ko spēka gars dara? Is casting out that demon from the mind of a Christian. Dieva spēka gars izdzen šo baiļu un citus dēmonus no kristiešu prāta. A Christian's mind. No kristiešu prāta. So the power comes, Kad spēks nāk and then suddenly un pēkšņi the fear leaves. bailes You see? aiziet. Redzat? So this is not a spirit's possession. Tad tas nav šī gara kontrolē un īpašumā. This is a mind oppression of the devil. Tad tas ir, kad vēlns apspiež un nospiež cilvēku prātu. In the morning you are excited. No rīta tu esi pilns ar In sajūsmu. the evening for no reason you are depressed again. Un vakarā tu nezini, kāpēc, bet tev ir depresija. So the Bible says, Bībele saka, rejoice. priecājies. I say to you, Es vēlreiz teikšu. rejoice always. Priecājies Why? vienmēr. Those Kāpēc? are the strategies to keep that demonic force off your mind. Jo tās ir priecājieties iekš kunga, tā ir stratēģija, kā šo dēmonu turēt prom no sava prāta. So you cannot generalize this point. Un tu nevari atkal vispārināt šo punktu. And look at this. Skatieties, Luke 18:35. Lūkas 18, Lūkas 8, Right. 35, Let's do 2 Corinthians 10. 2 Corinthians 10. 2. korintiešiem 10. 4 to 5. 2 Corinthians 10. Yeah. For the weapons of our warfare are not carnal but mighty in God, putting down strongholds, Jo mūsu cīņas ieroči nav miesīgi, bet spēcīgi Dievu priekšā cietokšņu noārdīšanai. pulling down strongholds here, casting down argument. Mēs apgāžam prātojumus. Where is argument? Argument that happens in your mind. Tas prātojam dažādi strīdi. Kurš šis strīds atrodas tavā prātā, tavā galvā? Maybe I will also have cancer like my mother. Man varbūt arī būs vēzis, You see, kā manai mammai bija vēzis. You are sitting yourself in your own room, Tu sēdi savā istabā, almighty you, visu varenais tu, and you are fighting with yourself, un tu cīnies pats ar sevi. practically fighting with Satan in your mind. Ja tu cīnies ar sātanu savās domās, It throws this argument. un viņš gāž šos And prātojumus un what strīdus, did the Bible call them? un kā Bībele viņus nosauc. Every high thing that exalts themselves above the knowledge of God.
Katra augstprātīga iedoma, kas paceļ sevi pāri Dieva atklāsmei un atziņai. Help me with the next one in English if you are reading. Palīdziet kopā visi Bring in every thought to captivity. Uzvarēt un pakļaut katru prātu, lai tie ir Kristum So, pakļauti. That means there are some thoughts Tas nozīmē, ka ir kādas domas, that needs to be in cage. kurām ir jābūt ieslodzītām. Because they are not your thoughts. Tāpēc, ka tās nav tavas You see that? domas. They are not yours. Tās nav tavas. It's a demonic thought. Tā ir dēmoniska So doma. they have to be brought into captivity. Un šeit domā ir jātiek ieslodzītai, Because they are arestētai. bringing themselves higher than the knowledge of God. Jo šīs dēmoniskās domas grib pacelt sevi augstāk par Dieva domām. So God is a healer. Dievs ir But a dziedinātājs. thought is coming that he is not a healer. Bet tev nāk doma, ka Dievs nav dziedinātājs, ka viņš tevi nedziedinās. That thought Tā doma. must go to prison immediately. Tai domai jādodās uz cietumu And that is nekavējoties. where the spirit of power comes in. Un tanī brīdī ienāk Dieva spēka That's gars. where the spirit of love comes in. Un tur ienāk Dieva mīlestības I gars. know God loves me. I know God loves me. Es zinu, ka Dievs mani So mīl. he will heal me. Es zinu, tāpēc, See? Dievs, ka tu mani dziedināsi, jo tu mani mīli. That's how to cast out fear. Un tādā veidā bailes tiek Look. izdītas no tava prāta. Luke 8:35. Luke 8:35. Lūkas 8:35. We are saying the same thing with Raul. I'm just putting them in structure. Es vienkārši uztaisu papildus struktūru tam, ko jau Rahuls teica. Then they went out to see what had happened and came to Jesus and found out the man from whom the demons had departed Un ļaudis izgāja notikušo redzēt un nāca pie Jēzus un atrada cilvēku, no kuriem ļaunie gari bija izgājuši. sitting at the feet of Jesus, Sēžam pie Jēzus kājām, clothed in his right mind. un viņš bija apģērbts, un viņš bija pie pilna, jeb pie skaidra prāta. You see? Demon left him. Dēmons atstāja And viņu. what was the result of that? Un kāds bija rezultāts? Something happened to his mind. Kaut kas notika ar viņa prātu. That is the proof that demons can stay in the mind. Tas nozīmē, ka dēmoni var iemājot prātā. And the third and the last, Trešais, pēdējais punkts. can I have the worship team to just join me, the instrumentalists? Es varētu lūgt pielūgsmes So, komandu. number one, Pirmais. demons cannot stay Dēmoni nevar palikt in the spirit of a believer, ticīga cilvēka garā, but demons can oppress the mind. bet dēmoni var apspiest un apsēst ticīgā prātu. Allowed. Ja viņiem atļauj. And do you know what it means if allowed? Un ko nozīmē, ja atļauj? The enemy comes to kill, Ienaidnieks nāk, lai zaktu, steal, and lai destroy. zaktu, nokautu un nomaitātu. So that's why you have to know Tāpēc tev jāzina the weapons ieroči, of our warfare. kas ir mūsu garīgie cīņas ieroči. Because a thief does not ask for your permission. Jo zaglis neprasa tavu atļauju. Здравствуйте, можно вас обокрасть, пожалуйста? Sveiki, labdien! Es gribētu jūs apzakt ar jūsu laipnu atļauju. Пожалуйста, только один раз и все. Tikai vienu reizi apzakšu un viss. No, Nē, a thief does not ask for your permission. zaglis neprasa tavu atļauju. Those demons that come to oppress do not ask for the permission. Un šie demoni, kas nāk, lai apspiestu tavu prātu, viņi neprasa They atļauju. just enter into your family, Viņi ienāk tavā ģimenē, enter into the mind of the husband, ienāk vīra prātā, the mind of the wife, sievas the prātā, mind of the children. bērnu domās. And Un how do we deal with that? kā mums ar to tikt Our galā? weapons are not carnal. Mūsu cīņas ieroči nav But he miesīgi, says, bringing down all this thought into captivity bet tie ir garīgi ieroči, ar ko mēs pakļaujam un sagūstam šīs domas. through proclamations, Patiesi Dieva vārdu through pasludinājumu, prayer. caur I was going to lūkšanu. speak about that today, but I will not Kad anymore. mēs caur lūkšanu pasludinām Dieva vārdu. I wanted to speak about 5 keys how to keep demons out. Es gribētu runāt 5 atslēgas, kā mēs atturam dēmonus no ienākšanas But mūsu I'll dzīvē. leave it for next dunamis. Bet tas būs nākamajā sapulcē. But in short, Īsumā, you pray, tu lūdz stand on the word of God, un lūkšanā stāvi uz Dieva vārdu. and have an adequate knowledge of what belongs to you. Un ka tev ir adekvātas, skaidras saprašana par to, kas tev pieder caur Dieva vārdu. And stand on it. Un stāvi uz šiem apsolījumiem. Intercede with it. Un lūdzies Dievu priekšā. That's number 2. Tas ir And numur the last 2. one
Trešais punkts. The last one. Demons can afflict a believer's body if allowed. Dēmoni var apspiest un verdzināt ticīgā ķermeni, ja viņiem atļauj. If allowed. Ja atļauj. It can you play Adonai? Is it possible? If allowed. Matthew 12:22. Matei 12:22. Then one was brought to him who was demon possessed. Yeah. Tad viņam pienes ļaungaru apsēstu. Blind and mute. Tas bija akls un mēms. He healed him. Un viņš to darīja veselu. Listen to this. It didn't say he casted out the demon. Un tur nav rakstīts, ka viņš izzina dēmonu. He healed him. Viņš It is dziedināja. because Viņš darīja veselu. throughout the scripture, Un tas ir cauri rakstiem. healing and deliverance have always been brothers and sisters. Dziedināšana un atbrīvošana vienmēr ir kā brālis un māsa. Go, preach the word. Ej un sludini vārdu. Heal the sick. Dziedini slimos. Cast out demons. Izdzen ļaunus garus. So if you think it is normal to heal the sick, Un ja tu uzskati, ka ir normāli dziedināt why do you slimos, think it is abnormal to cast out devils? kāpēc tev liekas, ka izdzīt ļaunos garus pēkšņi ir nenormāli? They are together. Viņi darbojās kopā. Jesus healed him Jēzus viņu so that dziedināja. the blind and the mute man both spoke and saw. Tā ka aklais un mēmais redzēja un runāja. Acts 10:38. Apustuļu darbi Acts 10:38. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, Kad Dievs ar svēto garu un spēku bija svaidījis Nāceriet Jēzu, who went about doing good. kas Look gāja at that. apkārt labu darīdams. Look at the next word. Nākamais. Healing all who were oppressed by the devil. Un dziedinādams visus vēlna Not nomāktos, not casting out the devil. nevis izzenot ļaunos garus, Healing. bet dziedinot vēlna It's the nomāktos. same as casting that oppression out. Un tas ir tas pats, kas šo nospiestību izdzīt. This shows us Un that many sicknesses, it shows us tas mums parāda, that many ka sicknesses daudzas slimības, that need healing kurām ir vajadzīga dievišķa were dziedināšana, caused by demons. ka šīs slimības ir dēmonu Not- I don't izraisītas. say all of it. Es nesaku visas. Some sicknesses you just have to go to the gym. Ir dažas slimības, kur tev vienkārši jādodas uz sporta zāli. Some sicknesses you just have to drink more water. Dažas slimības jādzer vairāk vienkārši ūdens. I don't demonize everything, Nevajag visu demonizēt, but we should not remove the fact bet mēs nevaram atteikties That- no fakta, sicknesses can be caused by demonic forces. ka slimības bieži vien izraisa demoniski spēki. If you don't know this, Ja tu to nezini, you take all the pills you can take tu vari izdzert visas zāles, kāds and nothing is pieejams, changing. un nekas nemainās. You go to the doctor as much as you can. Un tu vari iet pie ārsta, cik vien tu Nothing vēlies, is changing un nekas nemainās. because you need the power Jo of the tev, Holy Ghost. tev vajag svētā gara spēku, And that is why we are here, un tāpēc mēs esam šeit. to uproot every demonic kind of sicknesses. Lai izsakņot ar visām saknēm visas demoniskās slimības. Look at this story before we pray. Paskatīsimies šo stāstu, pirms mēs lūdzam. Luke, the book of Luke, Lūkas evaņģēlijs, chapter 13, 13. nodaļa, 11 to 16. 11 līdz 16. Luke 13, 11 to 16. Lūkas 13, 11, So 16. demons have become so comfortable Demoni var kļūt tik komfortabli, because it is scary to speak about them in churches. kad viņi var kļūt tik komfortabli, ka ir bīstami runāt par demoniem draudzēs. You cannot praise demon out. Tu nevari izslavēt ar slavēšanu demonu ārā. Yeah. You cannot give offering and demon goes out. Tu nevari vienkārši ziedot un demonu aizies. You cannot do soul massage and demon goes out. Tu nevari vienkārši uztaisīt tādu dvēselītes masāžu un demonu aizies. Understand one thing, Redziet, demoni saprot vienu lietu, and that thing is called power. un viņi saprot tādu valodu kā spēka valodu, So, svētā gara spēks. Unfortunately, Diemžēl, when Christians become powerless, kad kristieši kļūst bezspēcīgi, and bez svētā gara, they cannot function in the power, un viņi nespēja darboties svētā gara spēkā, they find another route, viņi atrod citu ceļu, but there is no other way.
Bet nav cits ceļš, to deal with demons lai tiktu galā ar but to dēmoniem, cast them out. kā tikai viņus izdzīt. And when I say cast them out, Un kad es saku izdzīt, it's not necessary that people will shake. tas nenozīmē, ka cilvēki kratīsies vai trīcēs. You shall know the truth, Tev jāzina patiesība. and the truth shall set you free. Atzīst patiesību. Patiesība tev darīs brīvu. As we're preaching today, they are already going. Kad šodien mēs tagad sludinām, dēmoni jau pamet un And you will be atstāj jūs. seeing changes in your life. Un tu redzēsi Changes. izmaiņas savā dzīvē. Wow, this is happening now. Wow, šī lieta mainās. But we saw Šeit ir we izmaiņas. saw people shake when Jesus cast the demons out, Citreiz, kad Jēzus izdeļ ļaunos gars, cilvēki trīc un because kratās. some do not want to go, Tāpēc, ka daži negrib iet prom. and we have to enforce the power of God on Un them. mums ir jāuzspiež viņiem svētā gara spēks, lai viņi aiziet. that is why we have these evenings like Un this. tāpēc mums ir tāda vakar kā šis. It's not because we don't have what to do. Tas nav tāpēc, ka mums nebūtu citu, ko darīt. Right now, Tagad I wish I was eating a good pizza or pasta. es labāk uzēstu. Tagad es gribētu, ka šobrīd varētu uzēt garšīgs makarons vai garšīgu pīcu. And then watch movie and sleep. Un pastīties kādu filmu vakarā un iet My gulēt. flesh does not want to be here at all. Mans ķermenis, mana miesa negrib būt šeit vispār. We are not here because we don't have what to do. Nav tā, ka mēs esam šeit, tāpēc, ka nav citu, ko It's darīt. because of the compassion. Bet Dieva žēlsirdības dēļ, Compassion Dieva to žēlsirdības see dēļ, people free. ka mēs gribam redzēt And we cilvēkus cannot brīvus, do that on Sundays alone. un mēs nevaram to izdarīt tikai It's not svētdienā. enough. Nepietiek So when laika. we read stories like these, Kad mēs lasām šādus stāstus, I'm sorry, I atvainojiet, cannot be comfortable. es nevaru būt komfortabls. I cannot, it will be like deceiving you Es nevaru tev vienkārši pievilt. if I tell you demons do not exist. Ka es tev nevaru tev mānīt un melot, sakot, ka dēmoni I would neeksistē. rather not be a pastor Tad es neesmu mācītājs. because I would rather not be a pastor Tad labāk man nebūtu because mācītājam. it's painful to see people being oppressed. Jo ir ļoti sāpīgi redzēt, ka cilvēki ir nospiest un So, sāpēs un There was ciešanās. a woman who had a spirit of infirmity 18 years. Tur bija sieva, kurai 18 gadus bija nespēka gars. So some people have been in church 20 Ir years. cilvēki, kas ir bijuši draudzē 20 The gadus. worship in the afternoon. Viņi pielūguši ir On pēcpusdienā. Monday they are back into the same cycle. Bet pirmdienā viņi nonāk tai pašā ciklā, Those kurā are the viņi ir things bijuši. that makes us fast, make us pray. Un tas ir iemesls, kāpēc mēs gavējam un lūdzam. And was bent over and could in no way raise herself up. Viņai bija nespēka gars, un viņa bija savilkt un nevarēja pilnīgi taisni atliekties. What is the cause of this problem? Kāds ir iemesls šai problēmai? Spinal cord injury, Mugurkaula trauma. cervical lumbar vertebrae broken. Sorry, I'm going into medicine already. Vai tur bija kāds mugurkaula disks ievainots? No. Nē. What did Jesus say? Ko A Jēzus saka? spirit Nespēka gars. kept a woman bent. Nespēka gars turēja viņu gūstā un lika viņu saliektu turēt. Most of the diagnosis today, Lielākā daļa diagnozes it šodien. is a spirit. Tas ir demonisks That gars. is why there is many treatments and less result. Un tāpēc ir daudz dažādas zāles un ārstēšanas metodas un maz rezultātu I'm a medical medicīnā. personnel. Es esmu daļa no I medicīniskā personāla. thank God for the breakthroughs in medicine. Un es pateicos Dievam par izlaušanos, par Thank God for progresu doctors. medicīnā. Paldies Dievam par But ārstiem. there is how far they can go. Bet ir kaut kāds līmenis, cik tālu viņi var izdarīt savu The darbu. sicknesses medicine can treat Ir slimības, ko medicīna var izārstēt. are far less and little than the ones they cannot treat. Un šobrīd šīs slimības ir mazāk, ko medicīna var izārstēt, nekā tās, ko viņa nevar There izārstēt. are many questions without answers Medicīnā šobrīd ir ļoti daudz jautājumu un nav Why? atbildes. Kāpēc? because the answer is Tāpēc Jesus, kā atbild ir Jēzus, the healer, the cietinātājs, deliverer. atbrīvotājs. There is no sickness Ja tava slimība, it cannot heal. un tu nevari dabūt dziedināšanu, This man was bent. šī sieva bija Next salīta. verse. Next verse. Nākamais pants. Next verse. But when Jesus saw her, Kad Jēzus viņu I ieraudzīja, love my Jesus. es mīlu savu Jēzu. Ah, shala paradia. When Jesus saw her, Kad Jēzus viņu he ieraudzīja, called her to him. viņš pasauca viņu Come to klāt. me, woman. Nāc pie manis, I sieva. love you. Es mīlu tevi.
But I must tell you the truth. Bet man tev jāpasaka patiesība. There is a demon Tur ir devils in your flesh. tavā ķermenī. Woman, Sieva, you are loosed from your infirmity. sieva, topi brīva un svabada no savas Jesus slimības. did not say be healed. Jēzus neteica, kļūst, esi A dziedināta. woman was sick Sieviete bija slima. and Jesus casted out demon. Un Jēzus izzina ļauno garu un teica, esi brīva no savas Next slimības. verse. Nākamais. And he laid his hands on her. Un pie tam viņš tai uzlika savas rokas. That is why we lay hands on people. Un tāpēc mēs liekam rokas La uz cilvēkiem. sharaparia kaba. And immediately Un tūdaļ she was viņa tāpa made taisna. straight Viņa iztaisnojās. and glorified the Lord. Un viņa slavēja Dievu. Halleluja. Verse 14. So, ought not this woman, Un šo sievu, ought not this man, vai tad šo sievu, šo vīrieti, ought not you, vai tad ne tevi, being a daughter of Abraham, kur ir Ābrahama meita, being a son of Abraham, kurš tu esi Ābrahama dēls. help me with the next verse, with the next line. Palīdz man ar nākamo rindi. Whom, let's do it 1, 2, 3 together. Raz, va, 1, tri. 2, 3 kopā. Whom Satan has bound. Kuru Sātans turēs saistīt? Who bound him? Who bound her? Kas saistīja viņu? Satan. Sātans. In our flesh. Viņas ķermenī, If allowed, ja viņam atļāva, if it is allowed, ja viņam atļauj, Satan can bound anybody's flesh. Sātans var sasiet jebkura cilvēka ķermeni. Think of it. Padomā, For 18 years, 18 be gadu. loosed from this bond on the Sabbath. Vai tad nebūtu brīvi atraisīt sabats dienā no viņas What is the saitēm? point? Kur šeit ir galvenā doma? Satan bounds. Sātans grib sasiet. Jesus, no, he bounds. Jā, sasiet. Jesus